karogus tika iesveitītas, lai atgādinātu, ka Dievs ir tas, kas dod mums aizsardzību un svētību. Šajā karogā ir attēlots saule un zobenes. Es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, iesveic šo karogu Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Šis šodien mums ir ļoti svarīgs un svinīgs brīdis. Mēs esam nonākuši pie savu ģērboņu, pie savu karogu. To, ko teica mācītājs, tam es piekrītu, protams. Es redzu šajos simbolos, pirmkārt, mūsu novadu vienotību. Es redzu šajos simbolos gudrību, spēku, drosmi, labestību, uzdrīkstēšanos. Nekavēl šodien šo karogu uz iesvētīšanu mēs mūsu novadu jauniešu domas pārstāvus no visiem 5 mūsu novadu pagastiem. Jo mēs saprotam, un ceļš jaunie cilvēki saprot, ka tikai kopā mēs esam spēks, un kopā mēs varam iet uz attīstību. Lai šis karogs arī turpmāk uz priekšu veicina mūsu novadu attīstību, lai viņam ir gudri, drosmīgi vadība, lai ir godīgi, strādīgi, ar mīlestību pilni cilvēki. Lai mums visiem veicās, ejot kopā ar šo karogu. Viņu žēlināja raidījā, ai jāralā, ai jāralā. Lai es varu slojīt raidījā, ar dziesmiņu drūvā gāju, ar valodu sētiņā, ar dziesmiņu drūvā gāju, ar valodu sētiņā. Caur mēnesi diegu bēru, tur zied zelta kurenī. Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu,
dzīvos saules mūžu. Paldies! Labdien! Procānieši, labdien mūsu viesi! Ļoti patīkam, ka šodien pēc labi padarīta darba, pēc nedaudz lietainas dienas ir uzspīdies atkal saulīt. Mēs varam apstīties pareizo laiku jau saules pulkstenī un salīdzināt to satelītu pulksteni, kas mums ir augšā skolā. Pāri kalnām, pāri purvas līkšņām, pāri kalnām, pāri purvas līkšņām, mana vīksne, mana vīksne, mana vīksne. Simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās mjauko vara, mana vīksne laistās, laistās. Simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem, simtiem, simtiem krāsās laistās, simtiem krāsās laistās mūsu vara vīksne. Sagaidīt mūsu viesus, Štīrijas mednieku koris, Austrija, Grāca, mākslinieckā vadītāja Margita Vais. Šodien topošajiem un esošajiem veidos skrējienu rekordistiem. Es domāju, ka katrs skrējiens, tas rekords, tas ir jau jūsu biogrāfijā. Tā ir uzvara pār sevi. Šoreiz esiet ļoti uzmanīgi, taupīgi, saudzējiet sevi, saudzējiet savus sportiskos pretiniekus. Katrā ziņā, lai sportiskie dievi ir kopā ar jums, un mēs to gaidām pie finiša atpakaļ. Lai veicās!
Sveicināti! Pasaules latviešu 3x3 sajietā Kocēnos. Mēs atbraucam no Sibīrijas, no Omskas. Mēs dzīvojam vispār Vašingtonā, Amerikā. Nometnes mērķis ir latviešu ģimenēm vairāk mācīties par savas tautas kultūru un iepazīt vienam otru. Tā mums tā dzīve iet, kad viss notiek procesā. Un katrs darbs palīdz nākošam darbam iesākties. Dievs sveitī Latviju, mūs dārgo Tēviņu, sveitī Latviju, sveitī to. Bebīšu skoliņā gaidīti paši mazākie, lai kopā mācītos dažādas rotaļas un skaitām pantus. Floristikas ievirzē nometnes dalībnieces mācījās ziedu kompozīciju veidošanas pamatlikumus un ziedu kārtošanu. Tāds katram ir viedoklis, un tas ir forši. Latviešiem, cik latvieši, tik divreiz vairāk viedokļu, vai ne? Šis ir Jāņa taisīts, šis nav mans. Es mēģināšu kaut ko līdzīgu. Šis ir kā jāiet. Šis ir, ko es gribu dabūt, jā. Rokas sprādzēja piekariņas, un rokas sprādze sākta garazarā, un tagad es gribu viņu pabeigt, lai varētu valkāt. Pēdējos gados visām 3x3 nometnēm ir sava pamattēma, un daudzinājumā tad mēs runājam par šo pamattēmu. Kā piemēram šoreiz mūsu pamattēma ir attāls, kas ietver sevī zaļo dzīvību. Koncertā visi nāca sēdiņā, klātesošos priecēja talantīgi mākslinieki. Vieku darbu darītāji, nu kad tā, tevis būdā žarabu, nu kad tā, kā no dieva kumeliņus, nu kad tā.
Daugarei par nozīmīgu ieguldījumu Kocēnu pamatskolas ārpusklases darbu un sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā. Sieriņi dažādi ir pat saldie sieriņi. Ir bez piedevām ar ķimenēm, ar mozzarellu, linsēklām, dillītēm un puklatiņiem. 5 lati kilogramu cēnē. Vāra stiepli, un viņi ir kususi, un viņi ir dažādāk izkususi un arī izveidojuši tās rūtiņas sarkanās. Un tur jau viņš ir tāda kā tīkli. Bet grūtums zied un ziedēs, un kādā pilāģa kokā jau debesis sarkanas iedēt. Nevar šo pasauli salāpīt, pat ja spožākās zvaigznes tikai tāpēc skrien. Tik daudz ielāku nav, tik daudz agentu nav, tik daudz mūžības arī sievietē nav. Savās mājās Kocēnu novadā, šeit pie mums Vaidavā, jūs uzrunā Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Labdien, dāmas un kungi! Labdien, dārgie ciemiņi no Latgales ierobežas. Labdien no Kurzemes, no Zemgales, no Vidzemes. Vispirms, paldies par to, ka jūs atklāt laiku un vajadzību sabraukt kopā. Jo patiesībā mēs esam vienojušies tādā iespējīgā organizācijā, ka var nelielā novada pagastā sabraukt kopā pārstāvi no visas Latvijas. Tāpēc es novēlu šodien mums veiksmīgu dienu,
runājam un strādājam par baltajiem taustiņiem, bet atceramies, ka ir arī melnie taustiņi. Un tagad, lai jums būtu tās nelielas ieskats, kur jūs esat īsti atbraukuši, mēs esam sagatavojuši tādu nelielu video stāstu par to, kāds ir mūsu Kocēnu novads, kāds viņš izskatās, jo visās vietās mēs šodien neapspēsim būt, un kā mēs dzīvojam. Lūdzu, video. Laipni aicināti nelielā ekskursijā Kocēnu novadā. Kocēnu novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Bērzēnes, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagastu. Administratīvais centrs ir Kocēnu pagastu Kocēni. Novada kopējā platība ir 498,1 kvadrātkilometrs, iedzīvotāju skaits aptuveni 6900. Blīvums 14 iedzīvotāji uz 1 kvadrātkilometru. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes. Kocēnos Kokmuižas pils partera centrā novietots Latvijā pirmais un pašlaik vienīgais publiski apskatāmais sfēriskais saules pulkstenis. Tas arī ir vienīgais saules pulkstenis Baltijas valstu mērogā, kam ir ar laika vienādojumu precizētā ciparnīca. Kocēnu novadā ir daudzveidīgas un aizsargājamas dabas bagātības. Daļa novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Novadā ir vairākas ievērojamas ūdens tilpes, piemēram, ezeri, Vaidavas, Mujānu, Zilūžu un upes Gauja, Briede, Mazbriede, Jumara. Novads ir bagāts ar alejām, purviem un mežiem. Kocēnu novadam ir savs ģerbonis un karogs. Ģerboņa pamatā ir zils fons, novada augstākā virsotne un ģeogrāfiskais centrs Svētvieta Zilais kalns, kas attēlots uz sudraba fona debesīm. Zilo kalnu iezīmē latviešu dieva zīme, raksturojot teiku par lībiešu vadoni Imantu, kā arī Kocēnu novada būtību un vēlmi virzīties uz attīstību. 2012. gada vasarā Kocēnu novada ģerboņa svētku ietvaros Rubenes baznīcā notika Kocēnu novada karoga iesvētīšana. Bērzainas vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1927. gadā, kad pie Burtnieku jaunās muižas uzcelts pirmais aizsargu nams Latvijā. Namam dots Bērzainas vārds, jo uz muižu vedusi sena bērzu aleja. Vēlāk šo nosaukumu ieguva pagasts. Jaunburtnieku muižas parkā, kas bija viena no burtnieku draudzes attālākajām muižām, 19. gadsimtā atradās lūkšanu nams. 1912. gadā guļbūves konstrukcijā celtā ēka tika pārvietota uz Jaunburtnieku kapsētas teritoriju. 2009. gada pirmajos Ziemassvētkos tika atklāts atjaunotais Bērzainas sajietu nams. Bērzēnē atrodas automodeļu trase, kurā norisinās dažāda līmeņa sacensības trases automodelismā. Dikļi kā apdzīvota vieta vēstures avotos pirmo reizi minēta 1436. gadā. Latvijas kultūra vēsturē Dikļi ir plaši pazīstama vieta. 1818. gadā Dikļos aizsākās latviešu teātra tradīcijas. Savukārt 1864. gadā Dikļu mācītāju muižas parkā, tagad Neikena kalnā, draudzes mācītājs un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas jeb dziesmu svētkus, tādējādi liekot pamatus skaistajai latviešu tradīcijai. Dikļos atrodas arī ievērojami materiālās kultūras pieminekļi, Dikļu luterāņu baznīca un viens no neobaroka paraugiem Latvijas muižu arhitektūrā – Dikļu pils. Savukārt Vika pasaku parkā ir iespēja aplūkot rakstnieka Vika jeb Viktora Kalniņa pasaku varoņu koka skulptūras. Kocēni, kā agrākais Kokmuižas pagasts, izveidots pēc Otrā pasaules kara. Zināms, ka Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze ir vecākā kristīgā draudze Latvijā, datēta ar 1208. gadu. Domājams, draudzes pirmais priesteris bijis kronists latviešu Indriķis.
Kokmuižas un Mujānu iedzīvotāji bija vieni no galvenajiem Kauguru nemieru organizatoriem 1802. gadā. Līdz pat šodienai saglabājušies zīmīgi to dienu kultūra vēsturiskie objekti – Kokmuižas pilsēka, Bestes krogs, vairāku nemiernieku dzimtās mājas. Kopš 1937. gada Kokmuižas pils ēkā darbojas Kocēnu pamatskola. Teritorijas ap Vaidavas ezeru un Gauju pie Sietiņieža ir ainaviski pievilcīgas, tāpēc tās piesaista turistu interesi. Vaidavas ezera 20 metru stāvajā ziemeļaustrumu krastā, Gaujas Nacionālā parka lieguma zonā, atrodas Vaidavas pilskalns. Vaidavas pagastā ir 2 lapegļu alejas, kuras iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Viena no tām ir Podzēnu lapegļu aleja, kas ir garākā šāda veida aleja Latvijā. Šajā pagastā top arī populārā Vaidavas keramika. Zilais kalns kā sena kulta vieta atradusies Mujānu pagastā. Zilā kalna ciemats izveidots 1950. gadu beigās, kad sākās lielā Zilā kalna purva kūdras krājumu izpēte. Zažēnos, kas atrodas 3 km no Zilā kalna Dikļu virzienā, lielu savu mūža daļu dzīvojusi Latvijā slavenākā gaišreģe un dziedniece Zilā kalna Marta, īstajā vārdā Marta Rācene. Novadā ir daudz aktīvu lauksaimnieku un amatnieku, kas labprāt dalās savā pieredzē. Vaidavas pagastā var iepazīt zālīšu un tēju vākšanas noslēpumus, Kocēnu pagastā dažādu sēkliņu maisījumu brīnumaino spēku, izglītojošas steika nodarbības un degustāciju, šinšilu audzēšanu un zirkopību, integrēto augļkopību, vaska sveču liešanu un medus degustāciju. To visu var nobaudīt un piedzīvot Kocēnu novadā. Kocēnu novadā aktīvi strādā vairāk nekā 160 uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Visplašāk pārstāvētās nozares ir kokapstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, ūdras ieguve, metāla apstrāde, lauksaimniecība, lopkopība un amatniecība. Novadā darbojas 2 pirmskolas izglītības iestādes ar filiālēm, 4 pamatskolas un 2 speciālās internāta pamatskolas. Kopumā novada izglītības iestādēs mācās aptuveni 500 audzēkņu. Kopš 1991. gada aktīvi darbojas Kocēnu 38. skautu vienība. 2011. gadā tika izveidota Kocēnu novada jauniešu dome, kurā apvienojušies aktīvākie jaunieši no visiem novada pagastiem. Latvijas Šveices sadarbības programmas ietvaros Vaidavā izveidots multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs. Kocēnu novadā ir atjaunoti un labiekārtoti kultūras nami un centri. Novadā darbojas 4 vokālie ansambļi, 2 jauktie kori, 9 deju kolektīvi, 3 drāmas kolektīvi, folkloras kopa, pušamo instrumentu orķestris un lietišķās mākslas pulciņš. Iedzīvotājiem apskatēja pieejama dziesmu svētku ekspozīcija Dikļos, novadpētniecības ekspozīcijas Vaidavā un Kocēnos, kā arī vairāku privāto muzeju kolekcijas. Ar pašvaldības atbalstu 2000. gadā tika nodibināts Kocēnu sporta klubs. Tā darbības prioritāte ir florbola attīstība reģionā. Florbola komandas Rubene katru gadu piedalās Latvijas čempionātā visās vecuma grupās, izcīnot godalgotas vietas. Kocēnu sporta namā tiek rīkoti starptautiski florbola turnīri un dažādu valstu sporta izlašu treniņu nometnes. Kocēnu pagasta astrās norisinās Sija zirgaudzētava Kocēni rīkotās vietēja un starptautiska mēroga jāšanas sporta un pajūgu braukšanas sacensības. Savukārt Kocēnu pagasta Rubenē apskatāma nodibinājuma Māra Štromberga aģentūra izbūvētā BMX superkrosa trase, kas veidota kā 2012. gada vasaras olimpisko spēļu Londonā BMX trases kopija. Šeit trenera Ivo Lakuča vadībā dalībai olimpiskajās spēlēs gatavojās Latvijā labākie BMX riteņbraucēji.